noņēma vārstu vāku, lai pārbaudītu vārstu atstarpes un kā ir nostājušās pēc darbības rokerīšu atsperes. Vai rokerīši stāv taisni attiecībā pret sadāls vārstu. Viss ir kārtībā, vārstu atstarpes pārregulēja, un tas tiešām bija nepieciešams, jo vairākiem vārstiem bija palielināts atstarpes. Likšu kopā. Sākumā bija domājis šeit vecā devēja korpusā tā kā ieprasēt kādu misiņu vai vara buksīti, kurā tad arī varētu ievietot šo te termodevēju no termokontroliera. Bet, kad likām ņivā ar čomu motoru, tad kādā brīdī par šo tēmu runāja, parādīja šo te konstrukciju un ideju kā tādu, un viņš tā kā ieteica, ka te varbūt var nečakarēties, bet ieliet metālu, piemēram, alvu. Un tā es arī izdarīju. Izskatās, ka diezgan derīgs ieteikums. Tagad ir jāizver burbums, tieši 4 mm, lai varētu tur blīvi ielikt devēju, un pēc tam ar 2 komponentu līmi aizliet visu ciet. Līme ir iepildīta. Jāgaida, kamēr nožūs. Devējs ir vietā, vats ir pievilkts, pagaidām vēl nav pieslēgts, tāpēc vats vēl nav nostiprināts, bet viss ir sagatavots, lai to varētu pieslēgt. Pārnesuma kārbas pārslēdzēja koķi nedaudz modificē pēc čoma receptes. Pārzāģēju šeit, kā redzēt, oriģināls ir šāds. Pārzāģēju abās pusēs, piemetināju uzgriežņus, vienam uzgriežņam ir izurpta vītne, un valkot skrūvi, sažņaudzās šī te vieta un saspiežās. Piemeklēju gumijas caurules gabaliņu, kuru te var ielikt diezgan precīzi un uzbāzt uz šīs te vietas, uz kulises un savilkt to visu. Un koķis nekur daudz nekustēsies. Nu, ar varu, ja viņu groza, var pagrozīt, bet braucot, slēgājot, viņš īpaši negrozās. Vēl ir jāsaprot, kāds man leņķis šeit ērtāks. Es te palocīju, pamēģināju, kā viņš locās, lai nav tā, ka viņš spiežās ciet, jo tā tomēr ir caurule ar mazu iekšēju diametru, bet tomēr. Un iespējams vajadzēs te palocīt viņu tā kā uz atpakaļ. Nu, to redzēs pa faktu uz vietas. Bet nomēram šāda modifikācija, lai būtu ērtāk pārslēgt ātrumus, pārnesumus.
Ir palikusi nedēļa līdz 1. septembrim, līdz mācību gada sākumam, kad būs jāved bērni uz mācību iestādēm un arī jāizņem viņi no turienes. Un attiecīgi arī būs mazāk laika tehniskajām lietām, tā skaitā darbam ar ņivu. Ir pozitīvi tas, ka ņivas salikšanas process ir tuvu beigām, ir palikuši salīdzinoši sīkumi, un vēl tas, ko es nezinu, ir kādas kļūdiņas, ir arī detaļu defekti. Kā jau parasti, ja detaļa tiek pārbaudīta pirms uzstādīšanas, tad ir viss kārtībā, bet ja viņa netiek pārbaudīta, tad 99% būs jāatgriežas pie šī mezgla, pie konkrētās detaļas, tā līdz šim arī ir bijis. Šobrīd es lieku kopā durvis, meklēju detaļas un komplektēju, lai varētu salikt arī skaņas signālu, likšu kopā, nostrūkoju vajadzīgās vietas un nokrāsoju. Tagad varēs viņu salikt kopā un pielikt. Viena detaļa būs uzstādīta vairāk. Ar durvīm ir grūtāk, jo šīs durvis ar tās sauktajām fortečkām ar vedlodziņiem ir palikušas maz un jaunas detaļas viņām nopirkt nevar, kas arī saistīts ir ar šiem vedlodziņiem, šie moldingi, kas nāk, varētu viņu nosaukt arī par blīvslēgu, kurš notur ūdeni pie stikla. Šie nav nopērkami, un šis te ir bišķiņi saguris. Visvairāk saguris ir šis te iekšējais pastiprinājums, vai kā viņi varētu nosaukt, kā čipsi varētu teikt, ir sapujis. Tāpēc uztaisīju jaunu, vajadzēs salikt un varēs jau instalēt uz durvīm. Pirms tam vēl izlīmēju ar vibroizolāciju no iekšpuses. Domāju, kad uzstādīšu šo te moldingu, tad varēs durvis jau skrūvēt pie virsbūves, lai turpināt salikšanu, kad būs pieskrūvēts pie virsbūves, tā būs vieglāk. Vadītāja puses kreisajām durvīm ir donors. Šķiet, ka no donora diezgan daudz, kas būs jāņem, jo, sarkanajām durvīm oriģinālā šī te fortečka vedlodziņš ir nedaudz saguris, visvairāk ir sagurusi tieši gumija šeit. Tā kā šeit gumija ir labāk vesela, tad būs jāņem, principā viss ir šitie moldingi un arī apakšējie moldingi, blīvslēgi. Stikls visdrīzāk arī labāks nekā tas no sarkanajām durvīm, kas man tik kaut kur man tie stikli. Vēl dažādas sīkas detaļas. Visvairāk laiks aiziet tieši uz sīko detaļu meklēšanu, kompaktēšanu, ja viņas ir rūsu strūklošanu, krāsošanu, visu pārējo. Šeit ir rokturīši sameklēti, būs ar chromu, durvju fiksātori. Piemēram, šeit ir pilnā kompaktā durvju fiksātors, bet otram trūkst fiksējošās atsperes. Ilgi meklēju un beigās atradu. Kur te viņš nokrita? Beigās atradu. Šis arī viss ir jāiztīra, jānomazgā, jāsasmērē. Šādiem sīkumiem ļoti daudz laika vajag, lai varētu sagatavot. Ja viss būtu salēgts uz galda, tikai ņem un skrūvē kopā, tad process būtu zibenīgs. Bet, ja ir jāmeklē un vislielāk jau un visvairāk laika prasa tieši detaļu sagatavošana, ja viņas ir ar problēmām, ja viņas ir ar rūsu vai kādas citas problēmas. Arī skrūvis, protams, ir jāmeklē. Vēl ir jāmeklē durvju iekšējie rokturi un apšuvumi. Viens ir, bet otrs nav. Tā kā darba vēl ir, bet tuvojās jau noslēgumam.
Ar grūtībām, bet savācu lielāko daļu detaļu, kas nepieciešams durvju salikšanai. Atradās komplekts ar jauniem rokturiem un no kādām 20 gumijām izdevās izlasīt divas ļoti labas, mīkstas, bez plaisām šīs te rokturu gumijas. Viņas vēl ir oriģinālās 2101. Jauns atslēgu komplektiņš, tas ir no klasikas žiguļu, bet tik un tā ir vajadzīgas tikai divas šīs te cilindru daļas priekš rokturiem. Labāk jau būtu, kā es žigulim darīju, ka tikai vadītāju durvīm ir atslēdziņa, bet laba roktura bez atslēdziņas tieši no vajadzīgās puses īsti nebija. Nu, nekas, ja atradīšu, tad ielikšu tādu rokturu bez atslēdziņas. Varbūt arī pat var atstāt kreisajā pusē vadītāju durvīm bez šīs te atslēgas. Rokturs tāds man jauns ir. Tad, kad uzstādīšu centrālu atslēgu, tad tā varēs izdarīt. Tad varēs durvis atvērt ar centrālu atslēgu un nepieciešamības gadījumā varēs atvērt no pasažieru puses ar atslēdziņu. Nu, tāda ideja, bet tad tālāk jau redzēs. Tāpat arī šīs te kapralona daļas nebija viegli salasīt divas, jo pārsvarā viņas visas ir tomēr bojātas. Un vēl grūtāk bija atrast divas veselas šādas te atsperes. Ar pārējo kā liela problēma nebija. Vēl šīs atsperes durvju fiksātoriem arī ir diezgan liels retums veselas, jo viņas parasti nolūzušas, bet tās ir izdevās atrast bez īpašām problēmām komplektu. Vēl kā uzlabojums un nepieciešamība būs šādas te gumijas vadiem caur durvīm. Durvīm ņivai nav paredzētas vietas vadiem, bet tā kā man būs gan centrāla atslēga, gan arī elektriskie spoguļi nākotnē, un arī iespējams skaidriņi tiks durvīs iebūvēti, tad tomēr vadi tur būs, un priekš tā tad mēģināšu izmantot šādas te gumijas. Ar visiem plasmas šiem te fiksātoriem ieliktņiem tieši komplekts sanāca salasīt. Tā kā tagad nākamais darbs ir uztaisīt šablonus abiem šiem te plasmasiem tā, lai varētu pēc tam durvīs izfrēzēt šīs te atveres, kur viņus nofiksē. Durvis ir saliktas un ieliktas. Nebija viegli, bet rezultāts ir apmierinošs. Viss strādā ar šīm te gumijām, nesanāca kā bija plānots, jo sanāca, ka tas viss kopā diezgan biezs un durvis netaisās ciet, tāpēc nācās sameklēt citu gumiju komplektu un uzstādīt citu. Tā kā tas viss atbilda izmēriem, jo ir no līdzīga komplekta, nekādas pārbūsēs nevajadzēja. Ielikts arī ir centrālās atslēgas motoriņš, tā kā būs signalizācija centrālo atslēgu. Šeit arī viss ir savienots un pārbaudīts. Sameklēja arī pārējās nepieciešamās daļas, durvju rokturi, airas priekš stikla pacēlājumi un durvju karta arī sagatavot. Tāpat arī labajā pusē ir arī ieliks centrālās atslēgas motoriņš, viss savienots. Tā kā tagad likšu kopā. Ir pielikt arī
spoguļi, bet nu spoguļi vairāk ir ķeksīši pēc, jo vismaz kreisajā spogulī kaut ko var redzēt, bet labajā spogulī neko īsti nevar redzēt. Tāpēc būs sfēriskais spogulis iekšpusē. Durvju kartes man ir 2,5 komplekti. Šis te ir saglabājies no ņivas, bet ar defektiem. Šeit ir izplēsts, un šeit ir izplēsts, un šeit ir izplēsts, un arī ar skrūvēm bijis pieskrūvēts. No skrūvēm pieskrūvēšana tas ir principā normāli, ņemot vērā, ka ordinālais stiprinājumi ir visai tādi nekādi. Bet tikai, diemžēl, ir viens. Ja būtu vēl otrs šāds te, nu kaut vai tādā pašā stāvoklī kā šis, tad varētu šos te arī gatavot uzstādīšanai. Domāju, ja viņus nomazgātu un salīmē ar šīs te vietas, tad būtu daudz maz normāli. Bet tā kā ir viens, tad jāmeklē bija citi. Dabūju no čoma šādas te durvju kartes. Viena ir pavisam laba, viena ir nedaudz ar pamirkušu kartonu. Ir arī vieta skērviņiem bijusi. Tas nav tas pats trakākais, bet ir tas, ka viņi ir no vecās ņivas 2121, kur rokturis durvju atvēršanai ir apakšā. Nu, arī nav tā, ka tā būtu baigā problēma, var uztaisīt arī augšā tādu pašu izgriezt. Bet tā kā es nopirku šādus te, tad droši vien, kad likšu arī šos, viņi nav diži precīzi, tā pieliekot izskatījās, ka viņi ir tādi, nu neteiksim, ka šķībi, bet nav precīzi. Ja salīdzina ar šīm te durvju kartēm vai ar šo durvju karti, tad ir atšķirības tomēr. Teiksim, šeit ir tā interesants leņķis viens un leņķis aiziet otrs. Tur tāds tā kā bišķiņ pušlapažs, bet vairāk jau taisnas ir. Un tas pats arī šīm te vecajām kartēm. Tā kā atkārtotas viņas nav diži labi, materiāls ir cits, kaut kas līdzīgs kaurolīnam, tikai citas struktūras. Pretenzija man pret viņu nav, bet vai es viņu atstāšu pastāvīgi, to es nezinu. Pagaidām es viņu pielikšu, viņas uztaisītas, viņas ir diezgan pavirši, te ir atstātas vietas, un šeit ir pat iegriezies kaut kas un atstāts ir vietas priekš plasmas šiem stiprinājumiem, tikai arī pa virsu ir atstāts šis te dermantīns. Jāizcērt ir šeit caurumi priekš rokturiem un skrūvēm. Tas tā kā būtu tas pats mazākais. Bet nu pagaidām es viņus tomēr uzstādīšu, jo citu variantu īsti tāda pavisam laba nav. Nākotnē varbūt atradīšu šādas te vecās kartes no tieši 2113, tā kā šo, un tad varētu demontēt šo te pildījumu un pārlīmēt uz kādu plasmasas pamata, nevis uz šo te mēbeļu kartonu, vai kā viņš saucās tehniski pareizi. Bet tieši uz kādu plasmasas, lai plasmasas tiek pie mitruma, viņš neuzburbs tāpat, kā tas notiek ar šo te prasēto kartonu. Nākotnē plānots arī ir uzstādīt elektriskos logus, ir doma motoriņus uzstādīt šajās vietās, tieši tur ir atveres durvīs, un ar kādu zobratu vai ķēdi savienot ar ordinālo mehānismu. Tad principā šajā vietā tāpat būtu jātaisa atveri priekš motoriņa. Ir jau, protams, variants arī šos pašus uzstādīt, pārlīmēt uz citu pamatu. Principā tāda iespēja ir nākotnē, bet nu jāskatās pēc situācijas. Ja vēl ar šo skairuņu vietu vēl nebūtu tik traki, jo te tiešām var uzstādīt šo te visu tādu kā vāku, kur vēl pogas ielikt elektriskajiem logiem, tad nu, šis te pīkstuls, kur ir bijis izgriezts, tā diezgan brutāli, un tā vieta man nesevišķi patīk. Bet nu jā, pagaidām tad strādāšu ar šīm te kartēm un uzstādīšu šīs te kartes.
ņemās taisīt durvju kartes, nu, tad vismaz pēc formas var uztaisīt, taču, nu, paņem kaut kādu veco durvju karti, un pēc tās durvju kartes apmēram tad arī griez ārā kartonas un tais pēc tās formas, nu, ir jātais šitā te viss pilnīgi šķērsam. Te nenosadzi nost. Apakšā te viena kņopa taisna, otra šitā zem leņķa. Pilnīgi šķības. Te nenosadz. Uz tiem plasmas klipšiem viņas pielikt nevar, tikai viens apakšā, tad ar otrs ir zem leņķa, pārējie, kas ir tie vispār blokus tikai urbumiem, kur jābūt, ir izrāviņas ārā. Tā kā jau parasti Krievijas detaļas. Nekas īsti nedara. Šitā būs labāk. Pat neskatoties uz to, ka kārta ir no mitruma cietusi, izskatās daudz labāk. Apakšā tie jāizbāza korķi gumijas. Šeit arī vēl būs jāizbāza, šitien sameklēšu sietiņu pieskrūvēšu priekšā. Neliels apskats, kas notiek ar ņū šobrīd. Visvairāk darba prasa mazie darbi, kā piemēram vakar izgatavoju šādus te stiprinājumus priekš benzīna maģistrāļu nostiprināšanas, lai te nekustās. Arī atpakaļejošai šeit izgatavoju stiprinājumu. Šādi mazi darbi prasa visvairāk laika. Arī ar logu apskolojumā bačaka nav tik viegli, jo ordinālais tā īsti vairs nedara, jo paredzēts viņš ir šajā pusē, kur tāda gaisa filtra kasta un izplušanās trauks. Ir no jauniem modeļiem iespējams nopirkt šos te bačakus, bet, nu, principā tur nekas baigi nemainās, tikai nedaudz konstrukcija. Bet stiprināšana tik un tā man bija jāizgatavoja, var teikt, no jauna. Veco kronšteini pārtaisīju šādi, šeit tā papildus uztaisīju klāt, uzmetināju tā, lai viņš stingri turās. Un arī pats bačaks ir jauns, bet sūknis ir ielikts apakšā no Japāņu. Tādus izmantoju nevienā auto, viņi ļoti labi sevi pierādījuši, tā kā nekādas problēmas ar viņiem nav. Šeit vēl jāpiemeklē kaut kāds vāciņš vai kādas gumijas, ko aizbāzt mazajiem šiem te caurumiem priekšā. Un vadi jāpievelk, jo oriģināli vadi viņam nāk šajā pusē. Vadi ir jāuztais pagarinājums un jāpārvelk uz šo pusi. Nu, šādi darbi arī daudz aizņem laika. Durvis esmu salicis. Ar durvīm man nebija vienkārši viņas nesaregulēt, ne arī sakomplektēt, jo, lai sakomplektētu vecās durvis ar fortičkām, vajag diezgan lielu detaļu bāzi, kuras man tā īsti nav, bet vairākas durvis tomēr bija, no kā ņemt detaļas, un viss izdevās. Ar durvju kartēm gan diezgan bēdīgi sanāca. Durvju kartes biju nopircis no Krievijas jaunas, alternatīvas ražojums, bet viņas bija tik šķības, ka viņas nekādīgi nederēja. Tāpēc paņēmu tās, kuras man šams atdeva. Viņām gan ir savi mīnusiņi, bet labāk nekā tās jaunās. Šeit ir skarnim izgriezts caurums, to es aiztaisīšu ciet. Bija arī šeit spīkstulim izgriezt, to es aizbāzu ar gumijas korķi, un apakšā, kur vecajiem modeļiem 2121 nāk roksurs, arī gumijas korķi. Nākotnē droši vien, kad sameklēšu labas veselas, bet tā kā plānoju pārbūvēt uz elektriskiem logiem un domāju motoriņu iebūvēt šeit un savienot ordinālo mehānismu ar kādu ķēdi vai kaut ko tam līdzīgi, tad visdrīzāk tik un tā nāksies tās kartes, kuras būs labas arī bojāt, lai šeit uztaisītu atveri priekš šitie savienojumu. Bet, nu, kopumā durvis strādā labi. Ir nianses, protams, ar spraugām, kuras te ir, nu, tādas, kādas viņas ir, bet pastoties uz citām ņivām redzu, ka viņas ir tādas pašas, tā kā viss pēc rūpnīcas varētu teikt, ņemot vērā, ka spārni ir arī visi pārmetināti, un spārnus nācās jau locīt metināšanas procesā, lai durvis kā tādas varētu strādāt. Šeit redzēt nevar, bet nācās viņas te šo kantīti pārlocīt citā vietā, jo viņas bija tik šķības, ka nevarēja pat ielikt durvis normāli sākotnēji. Ar labajām durvīm bišķi labāk, viņas stāv taisnāk. Bet tik un tā viņas tā pavisam taisni nav. Galvenais, ka viņas labi strādā.
labi taisās cieta. Spoguļus pagaidām uzliku šādus te kooperatīvu ražojumus no 90. gadiem, jo jaunos spoguļus nopirkt īsti neizdevās, bija uz vietas tikai viens. Un viena nav jēgas pirkt, tāpēc uzliku šādus te. Ar spoguļiem arī savs plāns ir uztaisīt par elektroregulējumiem, apsildāmiem tā tālāk, bet tas, protams, nākotnē.